ir tā, gluži tā kā pasakā. Taču atšķirība viena ir tā, ka pasakas parasti ir ar laimīgām beigām, ko diemžēl nevar teikt par mazbānīti. Stacija un vispār tas vilciens kā tāds, tas bija kaut kas īpašs. Tā bija, es gribu teikt, tāda īpaša artērija. Savulaik Bānītis kuldīzniekiem bija tāds civilizācijas un ekonomiskā uzplaukuma raksturotājs. Kāds kaut kur pieņēma lēmumu, kāds kaut kur parakstījās, un dzelzceļa liktenis bija izlemts. Šis ir stāsts par Kurzemes Bānīti.